Sveiki, draugi! Šeit jūs esat Baltgo kanālā, vieta, kur mēs runājam par ceļošanu, ceļojumiem, par ceļošanas virtuvi un arī par visiem tiem cilvēkiem, kas ceļojumus gatavo, taisa, plano un arī tajos piedalās. Un šodien mums ir neliela atskaite. Šodien mūsu brīnišķīga gīde Rūdīte Bērziņa pastāstīs par nesen notikušo braucienu uz Grūziju. Rūdīte ļoti labi parzina Grūziju, bijusi tur vairākas reizes un ļoti mīl šo valsti. Jūs to dzirdēsiet, ka viņa pati stāsta par šo zemi, bet tā bija viņas pirmā grupa, kuru viņi bija jāpavadā kā profesionālai vadītājai. Rūdīte ļoti labi izdevies šis challenge, jā, bet lai viņa mums pati par to pastāsta un arī skatīsimies dažas bildes. Lūdzu, uzliekam ikšķus, jā, vai arī, kā jums nepatīk, komentējam un noteikti pierakstamies tā, lai vairāki cilvēki, kuri varbūt iespējams gribēs braukt ar Rūdīti vai ar citiem gidiem, arī varētu šo video ieraudzīt. Klausamies Rūdīti. Tā, tad esam. Tad šovakar Rūdīte pastāstīs mums par savu braucienu, kas nesen notika. Pēc manām kapacitātēm es varu izrunāt tikai, ka tas bija brauciens uz Grūziju, jā, bet Rūdīte pasaka oficiāli, kas bija tas nosaukums garš un... Oficiāli nosaukums bija Gruzija, no atpūtas pie Melnās jūras līdz Svanetijai Lielajā Kaukāzā. Divas rindas uzreiz, jā? Jā, divas rindas, un arī pats brauciens bija divas rindas, divas lielas rindas. Tas ir, kā tu vari saprast? Divas rindas. Tā to var arī saprast, ka pirmās dienas mēs aizlidojām uz Batumi un 3 dienas dzīvojām Batumī pie Melnās jūras. Ar atpūtāmies, nevarētu teikt, ka sauļojāmies, mēs nesauļojāmies, mēs bijām aktīvi, mēs skatījāmies visu kaut ko, braucām. No grupas laikam es vienīgā nopeldējos jūrā. Tiesa, ūdens bija ļoti silts un lielisks. Un tā otrā daļa bija, tā otrā rinda, tā bija Svanetija. Tas bija Lielais Kaukās. Tā arī bija. Kā jums bija vairāk programmā, tad es sapratu, ka 3 dienas pie jūras, un pēc tam es skatījos tavas bildes. Jums bija vairāk dabas vai vairāk kaut kādi apskates objekti, nezinu, mantojums, kas jums bija pārsvarā? Vairāk es domāju, ka varētu teikt, ka tas bija tomēr daba. Pirmās dienas bija pie jūras, un tad bija apskates objekti, bet arī, ko mēs varam teikt, botāniskais dārzs un izbrauciens vairākas reizes jūrā ar iespēju redzēt delfīnus, kurus mēs tomēr neredzējām. Bet toties mums palika viena grupas biedrene Santa ar dēliņu, dzīvoja visas dienas Batumī, viņa peldoties no krasta redzēja delfīnus. Es, kad biju iepriekšējo reizi Batumī, es arī no krasta redzēju delfīnus, bet mēs braucām 2 reizes ar jahtiņu un nekā. Delfīniem varbūt bija arī savs atvaļinājums, vai ne? Jā, protams. Varbūt viņi bija kaut kur ekskursijā arī, zini, kā tu aizbraukšu ceļot. Jā, bet mēs redzējām skaistu saulrietu, redzējām toties, un tie tiešām ir fantastiski, un pilsēta no jūras bija arī pavisam savādāk, īpaši vakarā, kad viņi ir izgaismoti, ir ļoti skaists Batumī. Pastāst nedaudz, kas tevi saistā ar Grūziju, jo tu man pieminēji pirms tam, ka tu vairākas reizes jau esi bijusi, un es saprotu, ka tajās vietas arī, kur tu tagad vadāji to grupu, ka tu pati tās vietas ļoti labi pazīsti. Kā tas notika? Kāpēc tā ir?
Nu, saistībā ar Gruziju man ir garš stāsts jau vismaz 10 gadu garumā, kad es pirmo reizi tur aizbraucu ar deju kolektīvu. Ar deju kolektīvu es esmu 2 reizes bijusi. Es esmu bijusi draugu grupiņā aizvedusi un izbraukājusi Gruziju krustu šķērsu. Nu, plus vēl diezgan daudz esmu bijusi saistīta ar Gruziju no sava pamatdarba. Braukusi komandējumos, pēdējos 2 gadus īpaši daudz strādāju projektā, un tad tur apmēram nedēļu, pusotru, 2 nedēļas dzīvoju, un tad jau attiecīgi arī braucu arī skatījos, ne tikai strādāju, bet maksimāli centos arī apskatīt Gruziju. Gruzijā man ir ārkārtīgi daudz draugu. Tiešām es varu tos saukt par draugiem. Un es esmu piedzīvojis to attieksmi Gruzijā, ka tevi sagaida draugi, paziņas, kolēģi. Un nevis kā turistu, bet jau kā draugu. Nu, tas nav aprakstāms, tas nav izstāstāms. Un tāpēc man arī man bija tāds, man ļoti gribās vest arī citus cilvēkus Gruziju, jo Gruzijā ir, es teiktu, ārkārtīgi, ārprātīgi skaista daba. Tas, kas pie mums nav, tas tiešām ir brīnišķīgi. Daba, ēdiens, vīns, cilvēki, tas viss tur ir, kā es saku, Daba ir cita, labi, ēdiens ir cits, bet cilvēki mums tomēr arī ir daži. Jā, bet Cik liela šoreiz tev bija grupa vispār līdzi? Grupa bija maziņa, bet tas bija ļoti labi, jo šī bija mana tāda pirmā oficiālā turistu grupa, ko es vedu kaut kur, un tad man tāds startiņš bija, kopumā mēs bijām 15 cilvēki, bet 2 cilvēki palika Batumī dzīvoja, tā kā mēs 13 bijām, kuri ceļoja. Grūti tev bija viņus savaldīt un kaut kā organizēt vispār paklausīgi cilvēki? Grupa bija ļoti, ļoti interesanta un tāda, kā es pirmajās dienās teicu, mana šausmīgā grupa, un to viņu arī visu laiku pieminēja, tava šausmīgā grupa. Nē, bet īstenībā viņi bija riktīgi forši un, jā, bija ļoti paklausīgi, izpalīdzīgi un viens par otru rūpējās, pieskatīja, jo dažs lidoja pirmo reizi, cits savukārt pirmo reizi grupā brauca, cits, tur katram bija savs stāsts, bet bija ļoti... Visiem tā bija pirmā vispār Grūzijas pieredze, vai ne? Nē. Bija arī daži cilvēki, kas jau bija bijuši, ja? Bija tādi, kas jau bija bijuši, kādi bija bijuši kaut kad senos padomju laikos. Kāds brauca jau neskaitāms vairākas reizes uz Gruziju jau tieši atkārtoti, bet vienai daļai bija, tā bija pirmā pieredze Gruzijā. Kas tev visvairāk palika atmiņā tieši saistībā ar tu grupa un tava mīļākā Gruzija, kā šis te savienojums? Kas bija kaut kāds, nezinu, nav obligāti kaut kāds grūts vai konflikts, bet tāds kaut kāds tāds satikšanās, kas bija visspilgtākas? Kas vispilgtākais? Es nezinu, man liekas, ka tās emocijas, tas viss, ka mēs katru vakaru savācāmies, smējāmies, priecājāmies, fotografējāmies, un man jau kaut kas jau Andra man teica apmēram, jūs tikai visas bildes pie galda, visas bildes pie galda. Tā ir. Tā tiešām ir, jā. Uzvija pa dienu galds kaut kur, un tad vakarā vēl savācāmies un dalījāmies ar iespējām un emocijām un pārunājām, ko tad mēs nākošā dienā, jo mums bija, Batumī bija diezgan daudz brīvā laika, un tad mēs kopīgi plānojām, kur mēs iesim, kur mēs brauksim, kā mēs sadalīsimies, jo kaut kā visi gribēja kopā iet. Kaut gan bija brīvais laiks, apmēram man gandrīz vai tā, apmēram lieciet mani mierā, jums ir brīvais laiks, ejiet paši. Bet nē, man bija jāiet visur līdzi, tā kā man miera nebija. Vai tev bija grūti sagatavoties šim braucienam pirms tam? Vai ilgi vispār tev paņem laiku vai ne? Vai tu jūties ļoti brīva, droša un vari doties kaut vai rīt vakarā atkal?
Nu, es gatavojos, savācu visādus interesantus faktus par Gruziju. Es gan sapratu, jo mums bija paredzēts, mums arī bija divas gides, viena Batumi un viena bija ar mums kopā un otra uz Svanetiju, un es jau sapratu, ka viņas stāstīs kaut kādas daudz ko noteikti par Gruziju, kura patiesībā ir Sakartvelo, kā mani Gruzīnu draugi sauc, nav ne Gruzija, ne Džordžija, bet Sakartvelo, un to es saviem turistiem mācīju, ka ir jāsaka Sakartvelo, un tad, kāpēc? Jā, es savācu faktus un lasīju, bet, tā ļoti, ļoti daudz neko neizmantoju, bet nekas, es ceru, ka nākošajā braucienā es vairāk varēšu izmantot un pastāstīt. Tas aizies. Jā, tā kā viss failos ir saglabāts un nolikts, jā, būs. Bet, jā, laiks bija, sagatavojos un šausmīgi daudz tas neaizņēma, bet, tāpatās. Pastāsti drusku, kā tās tehniski notiek tur, jo droši vien visi runā krievu valoda, vai ne? Ar vietēju gīdi un ar cilvēkiem, vai vairāk angļu, kā tas iet tagad Grūzijā? Tur bija tā, ka gidi mums bija krieviski runājošie, grupā arī visi saprata krievu valodu, jo bija tādi 40 līdz 60 un krietni pāri vecumā, un tie loģiski visi gidi runāja krieviski ar mums, bet, pieņemsim, viesnīcās jaunieši strādā, pārsvarā angļu valodā komunikācija. Jaunā paudze Gruzijā runā angliski, viņi krievu valodu nezina. Tādi padzīvojuši un pusmūžu cilvēki, tie lielākoties zina krievu valodu, bet arī nevienmēr. Bet mums bija busiņu šoferīši, kur viens, varētu teikt, nevienā valodā īsti nerunāja ne krieviski, ne angliski. Un tad bija tā apmēram sazinājāmies zvans gidei, un tad gidei izstāsta un gide šoferītim. Tā visādi. Piedzīvojumi. Jā. Un kāda viņiem ir attieksme pret cilvēkiem no Latvijas? Es nezinu. Es esmu saskārusies tikai ar pozitīvu attieksmi. Viņiem ļoti, ļoti pozitīva, ļoti patīk cilvēki no Latvijas. Un man vispār nav pat nekādas savādākas emocijas, kas bijis. Un kas tev tie 5 vārdi, kas tev nāk prāta pirmie, kad tu atceries par šo braucienu? Tagad tā kā runā atklāti un godīgi. 5 pirmie vārdi. Kad es saku rudīte, brauciens uz Grūziju ar Baltgo grupu. Tas bija smiekli. Tas bija smiekli, runāšana, ļoti daudz. Ne tikai es, bet visa grupa, visi runāja reizē, visi. Ārpēc. Jā, tas bija. Tad bija kalni, emocijas. Jā, tas emocijas bija ļoti, ļoti visiem patika. Varbūt nevienmēr patika ēdiens, jo es gribētu teikt, ka man Batumi, nē, bet es tā īpaši skaļi to neteicu. Es esmu pārāk daudz bijis Gruzijā, bet Batumi tā visādi, bet vispār ēdiens, jā, daba, tas kalnī pārgājiens mūsu uz ledāju. Tas bija tā, ka pierunājām visus, kuri baidījās iet, kuri domāja, ka neaizies, ka būs grūti, bet principā gandrīz visi. Tas ir tiešām tāds kalnu pārgājiens? Nē, nebija grūti. Grūti bija tādā ziņā, ka bija pa akmeņiem jāiet, pa tādiem lieliem akmeņiem, un tad tur tā bija. Bet patiesībā man nebija nekas grūts. Varbūt kādam bija grūtāks bišķīt tur kāpiens, bet nekas. Tie bija
6 km pastaiga tāda, Nu, nepārāk forša pa akmeņiem. Bet to var pamēģināt. Tad jābrauc ir uz Ziemeļvidzemi gar jūru, tur ir viens posms ļoti akmeņainais krasts, un tad ir jāpastaigā, un tad mierīgi var Gruzijā. Tātad Grūzija Jā. vai trenēties Ziemeļvidzemē, ja? Jā, pastaigāt pa akmeņiem gar jūru. Zināsi. Tas ir, jā. Vispār tas ir, zini, kā man ir vairākas grupas jau bijušas, un man ārkārtīgi patīk tie tādi komentāri, ka pirmkārt visi runā, ne tikai tu, bet arī citi, visi reize, tas ir kaut kas netipisks. Un man ārkārtīgi arī uzrunāja tas, ka tu teici, kā smiekli, ka tas nozīmē, ka cilvēki jūtušies tiešām labi, jo, vispār, varbūt latviešiem, nezinu, bet, mēdz būt tā kā kaut kāds stīvums, ja, tāds emocionāls. Ja cilvēki smejušies, tas nozīmē, ka tev izdevās viņus, tā, labi atslabināt, bet vai tu esi noguris pati? Pēdējā diena bija tāda, kad es vakarā sazvanījos ar mājām, un tad man teica, tā, tu izklausies nogurusi. Jo bija tas brauciens no kalniem, un tad tā man likās, ak, vai šito nevajadzēja vēl Kutaisi, un vēl tur mēs drusku pamainījām programmu, Alu vietā aizbraucām uz kanjonu, un tāds man likās, ak, vai vajadzēja braukt pat taisno uz Batumi un atpūsties, bet nē, turisti teica, ka bija labi, ka kaut ko vēl arī redzējām papildus. Man jau likās, ka pietiek. Es saprotu, ka tu vēl noteikti šo braucienu atkārtosi. Vai tu viņu kaut kā mainīsi un pārtaisīsi, un šis jau vairs nebūs? Šis nebija mans brauciens, šī nebija mana programma, pilnīgi noteikti. Es vispār šogad, kad es sāku, kad man līga uzrunāja, es izgāju kursus, un tad viņi teica, šogad jau visas grupas ir sadalītas, tā kā, tad uz nākošo gadu un tā. Un tad viņa man zvana, vai es nevaru septembrī novadīt grupu uz Gruziju, netiek kolēģi. Es tā, nē, labi, bet es ieraudzīju Svanetiju, un es teikšu atklāti, Svanetijā es daudzos reģionos, lielākoties visur varētu teikt, es esmu tādos turistu apskats objektos visur bijusi un neskaitāmas reizes, bet Svanetijā es nebiju, un es tā vienmēr teicu, Mestija, mans sapnis, un tagad es ieraugu programma, Haidī, bet es tur neesmu bijusi, kā es tikšu galā, tas man bija satraukums. Bet, tad Andra teica, neuztraucies, tev tur būs pretī gīds, es ļoti sadraudzējos arī ar gidiem, un tāds mums labs kontakts izveidojās. Tad brauksi vēl? Jā, es domāju, ka es gribu uztaisīt savu programmu, jo šis nebija man tāds sirdī tūs. Bet, jā. Bet labi, tad prieks par to, ka tu vēl brauksi, ja, tas droši vien, ka tas būs arī tiešām labāk, ja tu pati. Mēģināšu. Vai brauksi ar tiem pašiem cilvēkiem? Tas jau no viņiem ir atkarīgs, tas no viņiem atkarīgs. Daži man jautāja, kur būs nākošais, kur es braukšu, tā kā es tā klusībā ceru, ka kāds arī man ir fans, jo varbūt tagad ļoti ceru, tā. Bet, jā. Bildes tev tiešām ir fantastiskas. Es noteikti padalies ar viņiem vēl, un mēs mēģināsim viņus ielikt. Tur tev gan skaista daba, gan tie ūdenskritumi, un tiešām visu laiku pie galdiem. Jā, tas arī. Tu pa dienam dalīsies. Bet droši vien, ka tas ir liela daļa no tās pieredzes, vai ne? Jo es nekad neesmu bijis Grūzijā, ja? Bet cilvēki runā, ka tā ir tā viesmīlība, ja? Kuru jāpiedzīvo. Un tāds jautājums, kā tev no ziemeļiem, teiksim, no tāds diezgan slēgtas kultūras, ja, un kam mēs nesam pieraduši, kā vispār cilvēki reaģē uz to Grūzijas, to slavenu viesmīlību un siltumu un to atklātību, kā mūsējiem iet. Man personīgi tā bišķiņ bail ir, zini, kā es domāju, vai gribu braukt uz Grūziju vai ne, es netikšu galā ar to.
Ar to siltumu, jā, ar to cilvēku siltumu. Kā mūsējiem gāja? Mm. Nē, nu, zini kā, visi jau zina to, jā, kad ir tā, bet, nu, katrs jau, nu, tur jau tā arī nebāžās virsū. Nu, ja tu negribi, ja tu esi tā kā tāds, nu, nelaic. Man laikam, es esmu tik daudz Gruzijā bijis, man ir tik daudz draugu, ka man Rīgā dzīvo gruzīņu draudzenīte. Viņa saka, kā tu jau kā gruzīnieti, mums tās emocijas ir tādas līdzīgas, bet es domāju, ka, nu, cilvēkiem patīk, un tā ir jauna pieredze, un patīk, ka tomēr uzņem, un ka tevi tur izsaka tev komplimentus, un, nu, jā, es nezinu, laikam tas Nu, gan man jau, patīk. gan jau. Es aizbrauktu ar tevim pie tiem cilvēkiem. Es jūtu, ka tu proti tā teikt, nolikt robežas starp viņiem un cilvēkiem un nosargāt savus turistus. Nu, klausies, nu, milzīgs tev pirmkārt paldies par to, ko tu veltīji laiku vispār tagad vakarā un tavu sitienu, un arī apsveicu tevi ar tām ugunskristībām, ja? Jo tiešām Jā, gan paldies. klausoties, gan skatoties, nu, to, ko es esmu redzējis, un tā ļoti tiešām patīkama tā kartīte, ko tie turisti uzrakstījuši, un var just, ka tiešām bija tāds, nu, kaut kāds miedarbība starp jums visiem, un ka cilvēki tiešām bija, nu, cilvēki dabūja savu to, kāpēc mēs ceļojam, ja, to savu prieku kaut kādu. Fantastiski, brīnišķīgi. Ja, Es ceru. Es ceru, noteikti, ka noteikti, noteikti. Un jā. brauc vēl, taisi savu programmu un brauc vēl, jo šis ir interesants, aizstošs virziens. Paldies tev! Nu, jā, Paliekam pie paldies. stop. Es nolikšu pauzīti. Lūk, tā bija mūsu saruna ar Rudītu Bērziņu par notikušo braucienu. Uzreiz gribu jums atklāt nelielu noslēpumu, kā Rudīte pēc tam, pēc sarunas, pēc ieraksta vēl pastāstīja šo un to, ko viņi varbūt negribēja tik atklāti teikt publiski. Gāja viņiem tiešām raibi, bet kas mani pārsteidza, ka pirmkārt, nu, kā parasti tas notiek, grupa, protams, bija cilvēki bija ļoti dažādi, ar dažādām vēlmēm un dažādiem raksturiem, tas ir pilnīgi normāli, un Rudīte ar to brīnišķīgi tikusi galā, un kaut viņa arī bija gan sabijusies, gan nervozējusi, gan pārdzīvojusi, ja, bet jūs redzat to smaidošu un smaidīgu seju un to starojumu, kas nāk no acīm, ja, un arī spriežot pēc bildēm un pēc cilvēku reakcijām un arī nu, pēc visā, kā mēs redzam pēc ceļojuma, kā neskatoties ne uz ko, gan gīda personība, gan šīs zemes absolūti apburošais laudzinājums, savu izdarījuši, ja, un gan kustīgi, gan lustīgi šis ceļojums izdevies. Tad noteikti gaidīsim turpinājumu, gaidīsim, kā Rudīte veidos savu programmu pēc saviem ieskatiem, pēc savas gaumes. Ja, nākamgad tātad sekojiet mājaslapai, ja, kur noteikti būs izlīgts, un kas varētu būt arī interesanti, Rudīte pieminējusi, ka vairāki cilvēki no grupas Grūzijā jau ir bijuši šādi un tad, citos varbūt gadsimtos, ja, citos apstākļos, bet tāpat, un varbūt liekat savus komentārus šīm video, vai arī rakstiet pa taisno Baltgo un Rudītei, kāda, jūsuprāt, varētu būt programma, ja? Ko varat ielikt vēl, vai izņemt, vai pagarināt, vai saisināt šajā sakarā, vai ne? Grūzija, Svanētija, Tbilisi, varbūt Batūmi, kas varētu būt vēl, ko jūs gribat redzēt, vai varbūt ar ko būtu vērts padalīties ar citiem. Un neaizmirstam uzlikt savas reakcijas, nu, protams, vislabāk būtu šī reakcija, un tiekamies ceļojumos. Un redzēšanos!